Labrīt! Ja tu esi makšķernieks un vēl pie tam arī nodarbojies ar kaut kādu no makšķerēšanas sporta veidiem, tad tev nebūs jautājumi, kāpēc es šorīt lielajā piekdienā 5:30 jau esmu augšā un gatavojos izbraukšanai no mājām. Nu, ko šobrīd esam ceļā uz sacensībām, bet ko es gribētu ar šo pateikt, kā mēs katrs savā dzīvē vai katru sezonu izvēlamies savu komandu. Es esmu izvēlējies savu un te ir Marks. Ko viņš ir šogad izvēlējies? Salmo komandu. Hockey job. Juniors? No, juniors, jā. Mātu redzēs, kādi tie mūsu jaunie sportisti nevar pamosties un parunāt pat no rīta. Nu, tad tiekamies. Tā ir rinda uz pieteikšanos. Drošāk, skaļāk, labrīt, labs! Super, cita lieta. Tiešām milzīgs prieks jūs visus redzēt tik lielā kuplā skaitā. Tas ir jauns rekords. Mums pieteikušies ir vairāk kā 60 bērni, par ko mēs ļoti priecājamies. Mums būs ļoti interesantas cīņas divās grupās. Tā kā prieks jūs visus redzēt, prieks par bērniem, prieks par vecākiem, prieks par pieaugušiem, kuri iesaista bērnus un palīdz. Makšķerēšanas sports ir drošās rokās un šī ir mūsu nākotne. Mēs jau esam tagadne un drīz būsim pagātne, bet šī ir mūsu nākotne. Tā kā tiešām prieks, ka jūs visi esat. Laiks mūs lutina, būs silts, būs karsti. Tā kā vecāki arī parūpējamies par maziem sportistiem, ja vajadzēs ar ūdeni, kas ir no mūsu atbalstītāji, vēl ir ar ūdens, ir atrodams uz galda, attiecīgi no Baltika XL, mangaļu ūdens. Un mēs sākam ar atklāšanu, izstāstīsim, kā tas pasākums mums ir plānots, kā ir iecerēts, un tad tālāk iesim jau pa tehniskākām detaļām. Bet vispirms mēs gribam pateikt tiešām milzīgs paldies vēlreiz jums visiem, milzīgs paldies par mūsu lieliem atbalstītājiem, lieliem draugiem, attiecīgi gan Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija mums palīdz, lai šīs sacensības notiktu, lai bērnu mači tiktu atbalstīti un organizēti. Paldies Salmo, kas ir galvenais atbalstītājs atkal attiecīgi šiem mačiem, kurš nodrošinās arī skaistas balvas. Un balvas būs ne tikai labākiem trim katrā grupā, bet katram dalībniekam. Katram, kurš ir piedalījies, būs kāda balviņa piemiņai, atmiņai un ar domu, lai rudenī mēs jūs visus redzētu atkal. Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas kauss bērniem un jauniešiem notiek divos posmos. Un šis ir pirmais posms, pavasara posms. Turpināsim pēc tam rudenī, septembrī, bet par septembri domāsim, kad tas pietuvēsies. Mūsu pārējie atbalstītāji attiecīgi mēs turpinam sadarboties ar Baltika XL, kā jau minēju, ūdens. Meža kopšana mums palīdz ar visu šo arī praktisko pusi un iekārtošanu. Copes lietas būs attiecīgi labākiem trim abonementi, un gan vienai grupai, gan otrai grupai, U13 un 18. Tā kā paldies tiešām visiem mūsu draugiem, ka mēs varam veidot kopīgus svētkus. Saki pats? Jā, pateicām paldies visiem atbalstītiem, kas mūs atbalsta, bet īpaši paldies Latvijas Forelīgas sportistiem, kas ir mūsu tiesneši dzeltenēs vestēs, kuri palīdzēs veikt uzskaitu, konsultēt jūs un norādīt uz kaut kādām neizdarībām un ievirzīs jūs pareizajās sliedēs. Ja? Tā kā lūdzu... Aplausi šiem visiem! Aplausamies, ko viņi sāka, viņi ieteiks visu ko labāko, lai jūs varētu maksimāli vairāk foros noķert. Tiešām paldies viņiem, kas ziedojuši savu laiku, lai visiem būtu forši. Viņi ir tie, kas palīdzēja jau tagad vienai daļai mainīt āķus, kaut ko sasiet, bet droši var pie viņiem vērsties arī pēc padomu. Un noteikti to padomu nelieks, un jūs noteikti uzzināsiet vērtīgu informāciju, kas jums palīdzēs ķert vairāk un labāk. Un, kā vienmēr, tradicionāli, mēs esam ciemos pie Voldemāra LFL parkā. Milzīgs paldies saimniekam, Diču saimniekam Voldemāram Vaslājam par to, ka lieliski sagatavoja šo vietu, lai mūs uzņemtu. Paldies, Voldemār! Paldies! Visi smuki, skaisti satopts, tā kā visi ir gatavs sacensībām. Nu, un tagad... Pirms vēl mēs pārējām pie sacensību kārtības, pāris lietas par kā mēs organizēsim ēdināšanu. Ja?
Šoreiz, tāpat kā rudenī, septembrī, jūs redzat tādu smuku piekabīti, kur no Street Waffle, kur Vita mūs cienās ar gardumiem, wafelēm. Attiecīgi visiem ir iespēja iegādāties individuāli, kas jums kārojas pusdienu pārtraukumā, arī līdz tam lūgums esiet vienkārši, jūs esat daudz, attiecīgi, lai viņi pa 3 rokām varētu tomēr visus apkalpot, esiet laicīgi, ja vecāki lūdzu parūpējieties, ka jūs varat atnākt laicīgi pirms to pusdienu pauzes un pasūtīt, ko jūs vēlaties. Un lai bērniem būtu laicīgi tas ēdiens. Vai arī kooperējamies, ja, piemēram, ir vecāki, kuriem jāpalīdz jaunējiem ar uzķermo tīkliņu un tā tālāk, bet ir tādi, kuriem jaunie jau zina daudz ko labāk pat par tiem vecākiem. Tad kooperējamies, iespējams, var aiziet pasūtīt vairākas ēdienas attiecīgi, lai tiešām nav burzma, jo pusdienas pauze būs, viņa būs pusotras stundas ilgi, it kā liekas daudz, bet jūs esat daudz, un tas viss, kas te tur top uz vietas, un attiecīgi ir maksimāli svaigs un maksimāli garšīgs. Viss ir gatavos uz vietas, un jā, par iespēju norēķināties varēja gan skaidrā naudā, gan ar kartēm. Jā, tas par ēšanu, jo es saprotu, Anatolim ēšana ir ļoti svarīga. Tagad pie makšķerēšanas. Un makšķerēšana attiecīgi mums ir sadalīts 2 grupās. Ir U13, tātad 13 gadiņi ieskaitot, visi pilnie, un U18, tātad līdz 18 gadiem ieskaitot. U18 grupa spēlēs šajā krastā, jo tas ir nedaudz īsāks, U18 grupā ir nedaudz mazāk dalībnieki, un U13 grupa spēlēs tajā krastā. Un tā spēle notiks attiecīgi 5 periodi par 15 minūtēm, bet pēc pirmajiem 3 periodiem būs pauze. Būs pusdienas, varēs kaut ko pārsiet, kaut ko pārdomāt, paēst un turpināt vēl ar 2 posmiem. Pēc 5 posmiem tiek saskaitīti rezultāti, šī gadījumā zivju skaits katram sportistam, un tiek noskaidroti 10 labākie katrā grupā. 10. Un tie 10 turpina tālāk cīņu jau par medaļām, kausiem, balvām, tātad par top 3. Un tas ir tās pamatlietas. Tātad sektori ir katram iedalīti savi, lai nav kaut kāda drūzma, skriešanās un tā tālāk, bet vienā sektorā būs 2 sportisti. Ja viens ir ienācis un ieņēmis vienu pusi, tad attiecīgi otrs nostājās blakus otrā pusē. Sektori ir blakus, līdz ar to nebūs tā, ka tam tur ķerās kaut kas super vairāk nekā tam, kas ir blakus 2 metru attālumā. Jā, katrs sektors ar numuriņu pa vidu, tas ir sektora vidus. Tas nozīmē, ka numuriņi pa kreisi ir 3 metri vienam sportistam, un pa labi arī 3 metri plata josla otram sportistam. Atceramies, ka visus iemetienus veicam tikai perpendikulāri, tikai taisni. Sektora robežās. Sektora robežās. Tātad es apstājos šitādi, mums ir 3 metri, un attiecīgi mēs mētam tā, mēs varam drusku slīpi, bet nepārmetot pāri savai sektora malai. Ja? Cenšamies arī nemest otram virsū, tāpēc, ka bērni var sapīties un liekas laiks, tērējas laiks, un kamēr citi ķer, tikmēr citi pinās, ja? Un labāk mazāk pīties, bet vairāk ķert. Jā, esam draudzīgi, cenšamies nesapiņķerēties viens ar otru, un ja gadās, tad vecāki lūdzu palīdziet tā, lai viss tas process notiek ātrāk. Par palīdzēšanām. Tātad bērni dara sekojošas lietas. Viņi var darīt no A līdz Z pilnīgi visu paši, bet obligātais nosacījums ir, ka iemetiens, to dara pats mazais sportists, zivs izvilkšana, vilkšana, animēšana, mānekļi, to dara mazais sportists. Pieaugušais var palīdzēt ar uzķermo tīkliņu uzķert, jo es zinu, ka te ir tādi sportisti, kam nevajag to palīdzību, bet būs tādi, kuriem vajadzēs. Droši var palīdzēt ar uzķermo tīkliņu. Ja? Palīdzam, uzķeram zivi, ja gadījumā vajag atbrīvot. Kas mums ir svarīgi? Mēs gribam zivtiņu saglabāt maksimāli veselu, dzīvu, tieši tā, lai tā zivtiņa turpina dzīvot un turpina priecēt sportistus. Tātad cenšamies darīt visu tā, lai neliekam uz zemes. Bieži vien viena daļa kustība ir tāda, ievelkam uzķermā tīkliņā, noliek uz zemes un tad mēģinam kaut ko burties pa tūsti. Neliekam pie zemes. Zivī tas tiešām nodara bojājums. Uzķermais tīkliņš turamais stīpas, zivtiņi ir uzķermā tīkliņā ar stanziņām, uzmanīgi izņemam māķi. Ja? Neaiztiekam ar rokām, nespiežam to zivi, jo
Nepieskaramies vispār. Zivī ar rokām pieskarties aizliegts. Jo mums ir rokās krietni vairāk temperatūra un siltums nekā tajā ūdenī. Un zivī tas būs tiešām liels šoks. No plus kaut kādiem 8 grādiem pēkšņi uzreiz plus 36. Ja? Tā ir liela starpība. Tāpēc lūdzu atceramies. Zivtiņu uzvedamies uzmanīgi. Ja redzam, ka mazais netiek galā, vecāki palīdzam. Ja? Var paprasīt arī padomu sportistam, kā to darīt. Visur, ja jūs redzat, ka nepieciešami bišķīt vairāk palīdzību vai kas, jūs redzat blakus gan tiesneši, gan kādi sportisti, paprasiet palīdzību arī kādam pieredzējušam. Droši, ja? Šeit ir tiešām festivāls, izbaudam procesu, izbaudam šo visu svētkus un mācamies. Tas ir galvenais, ko mēs vēlamies jums nodot, zināšanas, pieredzi, iespēju mācīties, iespēju augt. Un mums ir tiešām prieks, ka daļa jau ir izauguši tik tālu, ka jau sāk piedalīties amatieru sacensībās, un tas viss, tā kustība viss aug un attīstās. Un tas ir tas galvenais, ja? Izbaudam dienu, jo diena tiešām būs skaista un karsta. Vēl par pamatlietām un pamatnoteikumiem. Lapiņas, jums katram pie reģistrācijas izdalītas lapiņas. Attiecīgi lapiņās. Paņemiet savus lapiņas, kam ir pie rokas, ja paskatieties, vienkārši jums izstāstīsim, lai jūs saprotat. Tiesneši iedodiet man vienu lapiņu arī, es uzreiz tad varēšu. Jā. Paņemam rokās, tie, kas mazāk zina šito visu, tiešām paņemat lapiņas rokās, paskatieties. Jā, jo svarīgi ir tas, ka mēs šeit, visi, kas piedalījušās citās amatieru sacensībās, mēs šeit nespēlējam dueļus, ja. Šeit ir princips vienkārši pēc tā, kurš jūsu grupā noķers vairāk foreļu. Foreļu skaits ir noteicošais, nevis punkti. Jā, tātad, attiecīgi, ja, piemēram, mani sauktu, piemēram, Bruno Broks, es esmu 4. numurs sportists, ja. Tas, kas ir zaļajā kvadrātiņā, tas ir jūsu numurs. Tas nav sektora numurs, ja, tas ir sportista numurs. Sektora numurs ir tur, kur uzrakstīts sektors, un attiecīgi pirmais sektors, kur būtu Bruno Brokam jāspēlē, būtu 3. Pirmajā periodā. Pēc tam paiet 15 minūtes, ir signāls, viņš dodās tālāk uz nākamo sektoru. Tas ir 12. Mēs esam speciāli centušies, lai bērni pabūst dažādās vietās. Lai nav tā, ka vienā stūrītī nostāv visas tās periodas un cits ir atkal citā stūrī. Būs kustība, vecāki palīdz, neskrienam, laika pietiek. Būs pa vienu krastu tikai jāpārvietas. Tātad palīdzam, paņemam kaut kādu nesamo, lai bērnam vieglāk, lai nesapinās. Jā, mums ir 15 minūšu periods, un starp periodiem ir 10 minūšu pauze. Pa 10 minūtēm jūs iesiet tikai vienā krastā, ir laiks neskrienot, mierīgi aiziet līdz tiesnesim tuvākajam, nodot visas savus iedotos fiškas un piefiksēt, pie katra tiesneša ir protokols, viņi piefiksē, cik jūs zivis noķērāt un pierakstīts. Pat, ja jūs neko nenoķērāt, tik un tā jāpienāk pie viņa un jāatzīmēs, jāpasaka, es neko nenoķēru, viņš atzīmēs 0. Par to ļoti atceramies vienu lietu. Ir zivs, ir fiška, vai šitais te kā viņu sauc, bļembaks, tad zivs skaitās. Ir zivs pateikts tikai mutiski, bet nav bļembaka, zivs neskaitās. Ja nu gadījumā mēs būsim tik super ārā no tā skaita, ka būs ļoti daudz zivs, un pietrūks, nu tad tiesneši rakstīs paši. Bet zivs ir iedots vienalga dzeltenā, zaļā, zilā krāsā, vienalga kāds plasmasa gabaliņš, tā ir zivs. Viens gabaliņš ir viens zivs. Beidzās 15 minūtes, aizējam pie tiesneša, atdodam šo visu. Visu atdodam. Ja paliek kaut kas kabatā, tā zivs neskaitā. Jā, un jūsu paškontrolē, bērnu paškontrolē, tā kā mēs iepriekšējos mačos nedarījām, tagad jums ir kartiņas, ierakstiet, nodevāt 5 žetonus, ja? Ierakstiet pretī savam periodam savu rezultātu, tā lai jūs paši atcerētos, cik jūs kurā periodā zivtiņas noķērāt. Un tas ir te vienkārši noķertās zivis, neko vairāk, nav jāraksta pretinieku zivis, nav nekas cits, tikai pašam savas noķertās zivtiņas. Tikai priekš sevis vienkārši, lai pēc tam zinātu, cik tu esi pa 5 periodiem zivtiņas noķēris. Tas pa lapiņām, es domāju, ka ir skaidrs. Ir jautājumi kaut kādi par šo tēmu? Visiem zinām. Pāris vārdus es gribētu Mārim Bremzem palūgt, Makšķerēšanas sporta federācijas prezidentam, par bērnu sacensībām un vispār idejām. Paldies! Labrīt visiem! Priecājos sacensību skaitā. Man pienākums ir vienkārši pateikt, ka
šīs sacensības notiek pateicoties izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam un, protams, rūpēm no Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas puses, kurai sadarbībā ar Latvijas foreļu līgas puišiem izdevās norganizēt šos svētkus priekš mums visiem. Tas ir tā kā pirmais bērnu sacensības seriāls. Šī ir otrā sezona, kad mēs nopietni rīkojam bērnu sacensības ne tikai foreļu ķeršanā dīķos, arī citās disciplīnās. Tā kā varat piedalīties arī karpu makšķerēšanā, špinīgošanā no laivām, street fishingā. Tā kā kalendārā MSF ir redzams šīs sacensības, tā kā droši sekojiet līdzi Facebookam un piedalieties. Ar to, tā kā, laikam, viss no manas puses nāsaks visiem. Paldies, un vēl ļoti pie vārda rāvās Agris Rudzāns, kurš arī pārstāv attiecīgi Makšķerēšanas sporta federāciju, un Agrim bija kaut kāds īpašs teikums, ko viņš gribēja pateikt. Jā, prieks, protams, ka jūs visi esat atbraukuši, bet pagājušajā gadā mums bija viens ļoti aktīvs dalībnieks, kurš piedalījās gandrīz visos bērnu un jauniešu sporta sacensībās. Viņš bija pludiņā visos posmos, strītā visos posmos, laivās piedalījās, forelēs pats par sevi viņš piedalījās dīķos. Vienīgais karpas viņš izlaida, jo karpām ir sava specifika. Tad Aivar, Armands. Tev maza balviņa. Es vēl gribu piebilst, ka šis jaunais cilvēks, Armands Freivalds, tiešām milzīgs malecis, jo viņš jau pat vairākus gadus kā piedalās foreļu līgas ne tikai bērnu mačos, bet arī lielajos mačos. Un tas tiešām parāda arī pārējiem, ka nevajag baidīties, vajag mēģināt, jo tā ir vislabākā skola. Kā tu vari iemācīties ne jau vienreiz gadā makšķerējot, bet to darot biežāk. Un tā arī Rudolfs Otto Egla attiecīgi ir izaudzis mums līdz stabilai izlases vērtībai un individuālās bronzas medaļniekam pasaules čempionātā. Tā ir tā jaunā paudze, tā kā tiešām milzīgs paldies. Un īstenībā šī gadījumā paldies jau nav ne tikai tiem maziem bērniem, bet paldies tiem vecākiem, kas velta to laiku, kas velk, ved, organizē, piedalās, jo tas ir milzīgs darbs, kas ieguldīts. Tā kā, Andi, paldies tev no manis arī milzīgs par to, ka Armands spējas būt visur. Un tiešām tas ir labs piemērs arī pārējiem vecākiem. Tā kā atbalstam mazos, atbalstam, dodam prieku izbaudīt makšķerēšanas sportu, saprast, kas ir tā makšķerēšanas sports. Un mums ļoti gribās arī ar šo pasākumu, ar foreļu ķeršanu dīķos, parādīt, ka tas ir salīdzinoši vienkārši tādā ziņā, ka tev nav krūmi, brikšņi un tā tālāk. To var izdarīt pietiekami ērtā veidā, mācīties pareizi apieties ar zivi, mācīties zivi pareizi atbrīvot un atlaist, lai tā pēc kaut kāda brīža var priecēt atkal. Tā kā izbaudam šo dienu, izbaudam sacensības, mēs būtu piedāvāti jums sākt nedaudz ātrāk, nevis 10, lai nav tik ilga gaidīšana. Tā kā tu domā, pēc cik minūtēm varētu? Es domāju, ka bez 15 varētu sākt. Bet vēl viena lieta, tā iedrošināt makšķerniekus jaunos saprašanai. Šajā dīķī šobrīd peld aptuveni 3500 foreles. Respektīvi, zivis tur ir daudz. Tā kā cenšaties, mainiet mānekļus, dariet visu iespējamo, lai tiktu pie tām ziviem, lai viņas noķertu. Un skatieties, ko dara citi, kas gadījumā ķer, jo tiešām šeit ir vērts pavērot apkārt. Citreiz nostrādā viena krāsa labāk nekā citas, citreiz horizons, augstums, kādā zivs atrodas. Skatieties, vērojiet ūdeni. Sūtiet vecākus spiegot, skatīties, kāda krāsa uz ko ķerās labāk, droši. Šeit ir tā forša disciplīna, kur jūs varat tiešām noskatīt, kas labāk šansē šajā brīdī. Mācīties. Tā kā gatavojamies, pēc 15 minūtēm šovs sāksies, esam gatavi, vecāki palīdzam un izbaudam šo dienu. Tiekamies pie dīķa.
Paveicies, laiks ir vienkārši fantastiski. Šito pirmo periodu būs jāiztiek ar to skaņu, kā ir. Pagaidām esam palikuši bišķi bez mikrofoniem, bet es domāju, ka pēc otrā perioda jau mikrofoni būs palādējušies, uzlādējušies, un mēs varēsim arī atgriezties pie mikrofoniem. Galvenais tiesnesis, Kaspars, nāc šurp. Galvenais tiesnesis īstenībā vada visu tiesnešu brigādi, jo mūsu uzdevums būs nodrošināt, ka katra zivtiņa, kas tiek noķerta, pretī tiek iedots žetoniņš, un lai mēs varam precīzi uzskaitīt zivis. Cilvēku daudz, dalībnieku daudz, līdz ar to jāspēj to izdarīt. Tā kā tiesnešiem būs grūti. Otrs uzdevums tiesnešiem palīdzēt ar padomu, vai ne? Jā, jau prasīja padomus, jau prasa, kur tu stāvēsi, nevari stāvēt aizmugurē palīdzēt, ar kuru krāsu sākt un tā. Jautā. Bet vairāk jautā U18 grupa, jo viņi tā bez vecākiem vairāk, U13 tie jau vairāk vecākiem. Mans piedāvājums būtu tāds, Renāri. Sāksim ar pirmo periodu ar vecāko grupu, neskriesim pa diviem krastiem, jo vienā krastā ir viena grupa, otrā krastā otra grupa. Pirmo periodu 15 minūtes pasakosim līdz, kā iet U18 grupai, un otrā periodā aiziesim, paskatīsimies, kā ies jauniem. Būs karsti. Minūte līdz startam, visi jau ir tādā nelielā stresiņā, sagatavojušies, gaidījuši šo momentu ilgi un dikti, un es domāju, ka ļoti ceru, ka jau pirmajos mētienos arī būs arī pirmās zivis. Ejam, paskatāmies! Piedeva tās tur šķērītas. Jā. Хочу. Let us know.
Labāko desmitnieka paziņošanu, un tad arī pēc 15 minūtēm būs arī fināla. Andrijs. Mums apēd pārpaldu. Draudzīgi uz pusaplīti var palūgt, draugi, šitā pusē. Tā, kamēr gaidam tiesnešus rezultāti, viņi ir nopublicējuši mājaslapā. Tā kā varat izpētīt jau, kurš desmitnieks ir ticis, mēs viņus tagad izsauksim, pagodināsim un tad arī izstāstīsim par to spēles kārtību. Tātad, pamaturnīrs aizvadīts. Paldies jums visiem par pacietību. Lielisks laiks un kaprīza forma, kā vienmēr mēs pārsteigti. Ja? Paldies visiem, kas izturēja, kas ir kopā ar mums līdz apbalvošanai. Tas ir pareizi, tāpēc, ka tieši apbalvošanai saņemsiet interesantas dāvanas katrs no jums. Tas domās bērni, ja? Nevis vecāki. Tātad, īsumā par rezultātiem. Tātad, mums ir mazā grupā, U13 grupā ir noķerts vairāk zivis, 156 kopā, tā kā maleči puikas un meitenes, kārtīgi esat pastrādājuši. Savukārt, lielajā grupā, 18 grupā, ir noķerts 98 zivis, bet uz mazāku cilvēku skaitu. Tā kā vidēji būs ļoti līdzīgs rezultāts. Laiku nekavēsim un pāriesim pie labāko desmitnieka noskaidrošanas. Rezultāti visi publicēti, pārbaudīti un atgādināšu, ka finālos tiek labākais desmitnieks no katras grupas. Tas nozīmē, tagad mēs izsauksim šeit labāko desmitnieku un viņi būs iespēja pēc 15 minūtēm cīnīties lielajā finālā, kur viņi varēs uzlabot savu rezultātu, respektīvi finālā noķertās zivis, nāks klāt viņas pamaturnīra rezultātiem. Ja? Tātad, sāksim ar jaunākajiem un nepacietīgākajiem. Jā, tātad, top 10. Mums te bija sīva cīņa, jo 12 dalībnieki, 12, 11, 10 un līdz pat 6. dalībnieks noķer vienā dzīvi skaitu 6. Tas nozīmē, ka šajās gadījumos mēs skatāmies iet tālāk dalībnieki, kuri noķēra foreles vēlākajos raundos, tad, kad ir grūtāk viņus noķert. Un attiecīgi, diemžēl, Armands Freivalds un Valters Goldmans tālāk netiek, jo viņi savu rezultātu uztaisīja dienas pirmajā pusē. Ja? Tātad, 10. vietā aicināt uz šejienu Valters Vasiljonovs, 6 zivis. Tātad, 9. vietā Gundega Rudzāne, 8. vietā arī 6 zivis Mārcis Kirsteins, 7. vietā Ralfs Broks, 6 zivis. Strauji ieleca iekšā finālos Rūdis Liepiņš, 6. vietā noķerot 3 zivis pēdējā iegājā. 6. Tālāk. Rodrigo Strāzdiņš, 5. vietā un 8 zivis. 4. vietā, 11 zivis, mūsu viesis no Lietuvas, Benas Žalienas. Vienīgais mūsu kaimiņš, kas atbrauc ciemos tik tālu ceļu. Agri cēlies noteikti. Tātad, 3. vieta, 12 zivis. Galvenokārt pateicoties otrajam iegājienam, Olivija Meistere. Par top 3-nieku īstenībā arī ļoti sīva cīņa, jo visiem 3 dalībniekiem ir 12 zivis, vienāds rezultāts skaits. Tātad. 2. vietā Kirils Kondratjankovs. 12 zivis un pēdējā iegājienā 2 zivis noķerts. Un 1. vieta ar 12 zivīm un 4 zivīm pēdējā periodā ir Mihails Kravčenko. Tā, uztaisim vienu kopbildi, puikas reku fotografs, smaidam un, jā, gatavojamies, tieši tā. Ceru, ka māneklis sasieti, visi gatavs, tā, paldies jums. Mēs uzreiz, kamēr jūs esat šeit, mēs tālajā stūrī
16, 17, 18, 19, 20 sektorā, tur, kur visvairāk zivis arī ķērās. Attiecīgi sauksim sākumā pirmo vietu, lai viņš atnāk un izlozē vienu sektoru. Mihail, nāc lūdzu. Pārējiem pie lielajiem. 98 zivis tika noķerts pa visiem jums, un labākais desmitnieks atkal netika noskaidrots reiz papildu rādītājiem. Ar 4 zivīm no 9. līdz 12. vietai puikas un meitenes bija rezultāti, bet pa vienai zivī pēdējā iegājiena noķera tikai Jākabs Žvagins. 10. vieta, 4 zivis. Lūdzu, nācu šeit. Samanta Freivalde. 4 zivis vienā pēdējā periodā, tomēr tikusi iekšā. 8. vieta, 5 zivis, Markus Švec. Markus Švec. Arī 5 zivis, 7. vieta, Andris Siliņš. Nē, nu tad nopietni atbalsts, viss kārtībā. Gustavs Kazukevičs, 6. vieta, arī 5 zivis. Artjoms Bakuļins, 5 zivis, 5. vieta. Vladislavs Ļubīmovs, 7 zivis, 4. vieta. Pagājušā sacensību medaļinieki visi klāt bez mazliet. Re, kur viņš ir. Jānis Dombrovskis, 3. vieta, 7 zivis. Atskubardis? Vēl atskubardis jāpārbauda, vai ne? Marks Dauguls. Viņš vairāk runā. 11 zivis, 2. vieta. Un 1. vieta, 13 zivis. Reku. Emīls Kokorevičs, apsveikumi! Uztaisim skaistu bildi, skatāmies visus fotografu lūdzu. Vienīgā meitene puišu konkurencē, noteikti viņai ir iespējas tikt augšā, jo līdz 3. vietai tikai vienīgi 5 zivis, nekas traks. Jā, tātad viss tāpatās. Nākam no 1. vietas, Emīls nāca izlozējuma sektors. Fināls spēlēt no 1. līdz 5. šajās Slovākijā. 4. Nākošais. Visi tāpat secībā. Nāciet. 4. Kas nolasījās un savāds. Vislabākais. Paldies, pārs. Kārtība būs līdzīga izvietojumās sektoros, kuru jūs tagad paši izvelkāt, un tas, kas bija augstā pamaturnīrā, varēs izvēlēties pusi, ja tas ir principiāli, ja? Tā, viss nepacītīgākie jau aizskrēja ieņemt vietas, lai gan viņa vietu neviens neaizņems, bet, jaunieši. Tad to tās tēti atnāca kārtot lietas, jā? Lūdzu, netrauciet izdot, ja kungs. Savādāk mums ir roku dzelži un... Es domāju, ka 13 zīviem tev lielas iespējas ir tik līdz finālam. Arī nenoķerot tev jā. Viens. Lūdzu, vēl laimīgākais. Pašā stūrī tika. Samanta 2 gandrīz. Ļoti tuvu. Ļoti labi, īstenībā labs sekors. Super, izloze ir veikta. 18 grupā. Jūsu izlotais numurs ir atbilst sektoru numuru no 1 līdz 5. Lūdzu, sagatavojamies. Būs 15 minūtes un līdz startam, jā? Šobrīd notiek fināls 10 spēcīgākie dalībnieki. Mēģina.
Nu ko, sacensības ir beigušās. Nobeidzās ar 2. vietu, cerams neapsteidz man. Interesanti. Protams, būtu forša pirmā, bet priecīgs arī par 2. Nešīsim kaus mājas, cerams. Nē, pat nav viss jaudīgi, jā, 2 zīvis, 1 un pašās beigās 4+4. Pagājušā gada medālists Mihails Kravčenko. 3. vieta nāca pakaļ savā Mihail nāca šeieni, nāca savā godalgotā vietā, un visi nāks pie tevis, tev nav jānāk arī visu šito medaļiņu, jā. Višķi apgriežamies tā, lai fotogrāfiem ir iespēja nofotografēt to svinīgo mirkli. Medaļa no Latvijas Sporta makšķerēšanas federācijas, jā. Tātad kausiņš. Par piemiņu diploms no meža kopšana, par 3. vietu. Salmo dāvankarte un, protams, Topas lietu abonements 6 mēnešiem. Tā kā varēs lasīt. Medālu un arī. Skaidrs, mēs to palīdzam tikai. Tā mēs darām ar lielajiem pūtām. Šitā. Tā, lai var redzēt visu. Arī pastāv. Lai medaļas var redzēt. Tā. Lucky John Aukla, Lucky John Fluriks un Saiko Vobleris. Aplausi Mihailam, 3. vietā. 2. vietā. Arī 12 zīvis ar fināliem, tāpat kā Mihailam. Taču finālos noķertā zivs izšķīra medaļas krāsu. 2. vietā. Viesis no Lietuvas, Benas Žalēnas. 2. место Бенас. Становись на свое заслуженное место. Kas par bišķi pusapgriezienā vai kaut ko nobildēt var? Tavu pakaļ neviens negrib redzēt, viss kārtībā. Nāc no pareizās puses. Bēnes ir, jā, viņš ir jaudīgi sācis, bet arī beigās pie zivīm tika. Kaut ko saprast, bet, dāvanas no Salmo veikala, uztveramais tīkliņš, būs vēl viens rezervē. Par piemiņu diploms par 2. vietu un Salmo, nevis Salmo, bet Topas lietu žurnāla abonements. Nāksies mācīties arī latviešu valodu, ko padarīt. Un tātad mēs nonākam pie uzvarētājiem. 1. vieta, kopā ar fināliem noķertas 14 zīvis. Ļoti pārliecinoši. Finālos ir 2 noķertas, ja? Bez variantiem. Kirils Kongatjenkovs. Tā, Kirilu apsveicam ar lielisku sniegam. Kirilis piedalījās visās sacensībās ar mums kopā. Es esmu pārliecināts, ka viņš arī vēlēsies aizstāvēt gada labākā jaunieša titulu un septembrī noteikti arī vaktēs pieteikšanos. Tā, viss kārtībā, vēl šeit. Tāpatās, Sotoņas zīves tieši tikpat 7 pamaturnīru un 1 finālos bija arī vēl vienam dalībniekam. 3. vieta, Jānis Dombrovskis. 3. vieta uz piedestālu. 1 dzīvu atšķirmos, Šeit bija cīņa vissīvākā. 3. vieta saņem planšeti no meža kopšana, kausu medaļa no LMSF, Salmo dāvanu karte un Lucky John Auklas komplektu ar māneklis Seiko, man liekas, ne? Apsveicam Jāni, aplausi! Otrā vieta, 11 zīvis. Finālos bija iespējas tikt pie vairāk, pacīnīties par zeltu. Kaut kas pietrūka, kaut ko viņš noteikti iemācīsies nākošais amatieru sacensībās, ja? Bet otrā vieta, Marks Daugulis. Līdz samandas aplausam nedavām, bet tik un tā labi. 11 zīvis kopā Markam, lielisks sākums un lielisks iespējas pacīnīties par kopvērtējumu
par kopvērtējumu, jo gada beigās mēs savilksim posmu rezultātus un Latvijas Forelīgas gada pasākumā apbalvosim arī labākos. Tu gan esi ekspozīciju uztaisījis, jā. Tā apsteidzam aplausu Mārkam. Un pirmā vieta finālos nostiprināja tikai savu vadību, ja? Katrā periodā noķertas 1, 2, 5 zivis. Finālos 1, pārliecinoši, 14 zivis. Emīls Kokorevičs. Vēl, iedod vēl. Piemēr. Nu kā tie masariņi noteikti nobirst tūjītās, ne? Nē. Paldies treneriem! Paldies treneriem, paldies Salmo, paldies Lakīdžam, paldies Zetrīgs, kas tur vēl bija. Ratarbeits. Paldies Ratarbeits, protams, ja? Street fishing. Pirmā vietā labākajam Meiho kaste, Salmo dāvana karte. Un tāpatās lasīšanai copas lietu abonements. Aplausi visiem labākajam trīniekam U18 grupā. Super! Paldies jums liels! Nepamūciet prom, palūkšu mazos finālistus 3 nāciet uz šajien, lai mēs uztaisītu arī kopbildi pēc tam. U13 pirmās 3 godalgotās vietas nāciet uz šajieni, ja? Blakus nostājieties. Steidz, Jā, Marks vēlās kādam izlozēt. Kaspar, tu esi izlozes speciālists. Nāc, izlozēsim vienu copas lietu 2 abonementus. Atnācāt to sarakstiņu, pavilksim. Kādam būs iespēja tikt pie žurnāla. Atgādināšu šeit uz abonementiem žurnāliem uzrakstīt kārtību, kā jāpiesakās tā žurnāla un kā jānoformē tā. Ja? Tā, Marks saka stop, kurā brīdī, ja? Agnis, nāc! Laimeto spīd vēl papildu žurnāls, ja? Tur ir rakstīts, kā viņi noformē. Nākošais. Emīls. Šeron. Esi uz vietas? Nav? Nākošais to. Ren. Gavara aizbrauc, nākošais. Paula Grigorjeva. Paula. Kā mums neveicās, ne? Būs vien jāpiefiksē visus. Karpovs. Roberts Karpovs. Nāc. Topas liekas abonements priek tev arī, ja? Lūdzu. Tātad top 3 no U13 grupas nāciet uz šajieni. Notbildēties kopā ar saviem kolēģiem. Edvards uztaisi vienu bildi kopā visiem. Un pa to laiku mēs tagad sagatavosimies kopbildē uztaisīt. Vēlreiz pateikšos visiem par dalību. Nu, ja šitas stāsts nav par ģimenes vērtībām un par to, kā pareizi jādzīvot, tad es īsti nezinu. Šeit tik daudz bērnu šodien piedalījās sacensībās un viss notika, bizness iet. Cilvēki atpūšās ģimenes kopā. Viss ļoti super.